aiziet. Čau, čau. Dāmas un kungi, zēni un meitenes, nākat uz mūsu ļoti dramatisko spēļu izstrādes prezentāciju. Esmu Jāzeps Rudkis un tas ir mans kolēģis Jānis Skuja. Čau, es zīmēšu. Es centīšos zīmēt. Un es programmēšu. Tātad īsumā mēs jums gribam aptuveni stundas laikā pastāstīt, kā tiek veidotas spēles. Vienas stundas laikā. Tikai 1 stundu un varbūt pat ātrāk. Viņai 3 minūtes, lūdzu. 3 minūtes. Ok, labi, tad pavisam ātrais kurs ir laba spēle sastāv no 3 svarīgiem elementiem. Laba dizaina, programmēšanas un vizuālās mākslas. Un ja tas viss sanāk kopā, mums ir laba spēle. Attiecīgi, šodien es programmēšu, Jānis nodarbosies ar zīmēšanu, un mēs visi kopīgi veidosim dizainu šajā, tai spēlē, ko mēs tagad visi kopīgi šeit uztaisīsim. Tā kā sākumā... Sēdēs? Ok, super. Tātad, es gribu jums parādīt mazliet tos rīkus, ko mēs izmantojam, parādīt, kā tie procesi izskatās, kā ir tās sadarbības starp dažādiem speciālistiem un kādi ir tie speciālisti. Jums arī būs iespēja iejusties Jāņa lomā un uzzīmēt kaut kādus elementus, ko es pēc tam ielikšu iekšā tajā spēlē. Jā, varēsiet pienākt šeit un pazīmēt. Jā. Ok. Tātad, pirmā daļa ir spēļu dziņa. Tas ir tas lielais rīks, kurā mēs saliekam kopā visu to saturu, kas ir izveidots. Attiecīgi zīmējumus, uzrakstīto kodu, audio, saliekam to visu kopā. Viņš iedod papildus funkcionalitāti, kā piemēram fiziku un sadursmes un vēl dažādas citas lietas. Un te ļauj arī izveidot to spēli tā, lai viņu var palaist uz dažādām platformām. Uz datora, vai uz telefona, vai uz jūsu spēļu konsoles. Un viņš par to visu atbildīgs. Tas ir ļoti svarīgi. Šitie ir tie populārākie. Unity, ko mēs šodien izmantosim. Tad ir Unreal Engine, kurš ir arī ļoti spēcīgs. Ir īpaši, ja taisa tās lielas sarežģītas 3D spēles. Un GameMaker Studio, kas atkal ir ļoti labs, ja grib iesākt un kaut ko vienkārši pamēģināt. Tā, tagad mēs pārslēgsimies uz Unity, iepriekš pieminēto. Tātad šeit mēs redzam visus elementus, kas ir manā projektā šeit. Te viņi sadalīt pa ainām. Tas ir elementi, ko redzēs spēlētāji. Un ja mēs te ievietojam kaut kādu elementu, piemēram sfēru, tad mēs redzam šeit visas viņas īpašības, kas viņu raksturo, ko viņi māk darīt. Un tad šeit mēs lēnām veidosim. Tātad nākamā daļa, kā jau es pieminēju, ir vizuālā māksla. Jāni, pastāstīs par šo mazliet? Tātad, tūlītās. Jā, čau, tā. Es zīmēšu vizuālo mākslu vektorgrafikā. Tas nozīmē, es izmantošu programmu, kas nevis tā kā vienkārši zīmē, bet izmantošu vairāk visādas formas un apvienošu tās formas, lai veidot vizuālos attēlus. Bet tā vizuālo mākslu var izmantot kaut vai Paintā, var zīmēt. Īstenībā daudz arī izmanto Paintu, parasto, kas ir uz Windows, lai taisītu pikseļu mākslu, tā kā vairāk retro tipa veidu spēlēm. Šodienas spēle vairāk izskatīsies tādu, programmētāju mākslu, jo es pēc profesijas esmu programmētājs. Zīmēsim kopā, redzēsim, kas mums sanāks. Jā, un pa lielam es teiktu tā ar vizuālo mākslu un vienkārši paņemat programmu, nokačājat kaut kādu gimpu, kas ir pa brīvu, vai Inkscape, kas ir vektorgrafikai pa brīvu, un vienkārši taisat. Un galvenais šeit ir uztaisīt PNG failus ar caurspīdīgiem backgroundiem, lai spēju izstrādāt to sauc par spraitiem. Pēc tam ieliks dzinī iekšā, tas būs spraits un tas attēls. Jā, un šeit tas sāk jau zīmēt cilvēcim, ir tikai ķiveri, jo es zinu šodienas tēmu. Jā, un, piemēram, aiziet priekšā, ka cilvēciem tagad ir ķiveri. Labi, un es ļaušu Jāzepam tad turpināt tālāk. Ok, tad tagad tas vismaz sākotnēji, ko mēs taisīsim, būs neliela hokeja simulācija. Mums būs spēlētājs, mums būs ripa, mums būs pretinieku spēlētāji, un būs iespēja iedzīt viņus vārtos un reģistrēt to, ka tas ir noticis. Un tad pēc tam mēs pieliksim kaut ko papildus. Tā kā, es sākšu taisīt. Šeit es varu ievietot kaut kāds elements manā ainā. Šeit es ievietošu mažu aplīti, tā būs mūsu ripa. Es arī nosaukšu par ripu. Atkal interesē taisīt aucis komandu. Ok, es nezinu, kad ir. Pakalpojums es negribu. Un ripa ir melna. dzīvoju aucē. Jā, šobrīd, lai šeit mēs viņu veidojam, un kad es pārslēdzos šeit, es viņu varu spēlēt. Un tagad, ja es nospiežu sākt spēlēt, tas cik tas notiek.
pilnīgi nekas, ļoti aizraujoši, jo es šobrīd viņai neko vēl neesmu pievienojis. Šobrīd tas ir tikai vienkārši grafiskais elements, kur mēs šeit uzzīmējam. Un tad pamatā, kā tas darbs notiek, es viņam pielieku jaunus šos elementus, angliski viņi saucas komponenti, kā mēs šeit redzam, un, teiksim, tagad es viņam pieliktu šo te fizikas komponentu, kas ļautu viņu stimulēt, teiksim, ko mēs tagad redzēsim. Viņa krīt, viņa darbojas gravitācija, tas ir ļoti labi. Un tas būs tā kā skats no augšas. Tāpēc es uztaisīšu arī bortus malā attiecīgi. O, mūs autas hokeja komanda. Ok, cool. Ja jums kaut kāda savādāk hokeja komanda gribās, tad sakiet, labi? Ok, un tā tad mums ir borts, un mums ir attiecīgi šis te saucās kollaiders, kas ir atbildīgs, lai reģistrētu sadursmes starp dažādām lietām. Vai kāds zina, ka izskatās hokeja? Un tas, ko mums vajadzētu ieraudzīt, ir, ka tagad šitā ripa nokrīt un atsitās pret bortu. Ļoti labi. Tātad mums ir mazs laukums. Es tagad uztaisīšu, lai viņš ir no visām pusēm. O, man šeit būs baigi labi. Slīdas vai? Ok, labi. Uztaisam slīdu. Tā. Ok, tātad mums ir borti. Tā, un šeit ir dažādi rīki, vienkārši ar ko manipulēt tos objektus. Tas ir ļoti labs mākslinieks. Tā. Teorētiski mēs varam izdarīt ar vektoru grafiku tā, ka paņemam šo pārveidojam par šādi, paņemam šādi. Un tad mēs... Tā, es tagad vienkārši salaišu tos bortus visās pusēs. Ok. Jā, tagad attiecīgi mums ir borti uz visām pusēm un manipulējot tās ripas fizikas īpašības. Es varu, teiksim, mainīt gravitāciju, ka viņi krīt no augšas vai no apakšas, un mēs redzam, ka viņi visur atstās. Tas ir ļoti labi. Tagad nākamā lieta mums vajadzētu kaut ko, ko mēs kontrolējam. Mums vajadzētu kaut kādu spēlētāju tēlu. Jau top. Te tūlīt būs. Jā, tas sākumā es ielikšu vienkārši kvadrātiņu, un tā, ka Jānis būs gatavs, tad mēs ievietosim šo lielisko hokeistu. Tā. Tūlīt tās ielikšu iekšā. Ok, tā. Tad es te vienkārši sagrupēju. Es izveidošu... To mēs ieliekam Google Drive vai Azure pieejams. Jā, un tas ir rīks, ko mēdz izmantot, lai sadarbotos. Attiecīgi, šeit ir, gan jau jums ir pazīstams Google Drive, bet to arī izmanto profesionāli diezgan bieži. Kādi jums pretinieki gribās? No kurienes? Mēs varam dobeli uztaisīt. Es nezinu, kāpēc nedraudzīgi spēlē. Okay. Jā, un tad es attiecīgi... Man starp citu nav nekāds tiesības ģērboņiem. Tas tā. Ok, tātad es vienkārši novilku to attēlu, ko Jānis ir sagatavojis. Es viņu tūlīt ievietošu attiecīgi mūsu projektā, vienkārši ievelku viņu iekšā. Un tad es viņu ievelku iekšā mūsu spēles vidē. Un mums ir hokeists. Super. Šobrīd joprojām nekas nenotiek, jo mēs neesam viņam neko iedevuši. Tas, ko mums tagad būtu jāizdara, ir jāuzraksta kods, kas pateiktu tam spēlētājiem, ja tu nospied pogu, tad lūdzu pārvietojies pa labi vai pa kreisi, kaut ko tādu. Lai to izdarītu, man ir neliela sagatave. Uztaisīsim dušiem. Un, lai to kodu rediģētu, mēs izmantojam kodu redaktorus, jeb IDE. Oranži, labi. Pret visu lāt. Tā ir dobelē? Tas dobels, jā. Dobel pret alts. Jā, un šodien mēs izmantosim Visual Studio. Tā. Iveri. Dušiem, zin kādā, lai atšķirt, kā sakat stovu. Kā to ņem? Pirmkārt,
es nedomāju, ka ir īsti vieglāk, un otra lieta ir, atkarībā, ko tu taisi. Un otrs ir arī, kad viņam ir mazliet, viņam ir lielākas performances prasības. Tas nozīmē attiecīgi, ja tu gribi, lai viņš strādā uz plašāka ierīču skaita, tu visticamāk izmantotu, ar viņu būtu grūtāk. Un otra puse arī ir, viens no maniem mērķiem, Unreal ir labs variants, bet viens no tiem mērķiem ir vienkārši parādīt visus tos procesus, un es esmu mazliet labāk pazīstams ar Unity. Man personīgi atkal patīk, ir Godot engines tāds. Tas ir pa brīvu pieejams. Godot saucās ir tāds, ko ir parādījuši. Viņš pavalda vairāk uz tādiem netik jaudīgiem datoriem. Viņš ir pilnībā pa brīvu. Arī nekādas licences, nekas nav jāmaksā. Viņš ir saucās brīvā koda programma. Tas ir, man atkal šīs patīk. Jāzapam Unity. Ir cilvēkiem, kam... Man šķiet, laikam, tā starpība varbūt starp Unreal Engine un Unity varbūt ir tas, ka varat tiem lucīšiem vilkt kopā spēles, ne? Jā, tas ir tas vizuālā kodēšana. Jā. Ja tas ir, to noteikti arī var izmantot, tas, man liekas, paliek problemātiski, ja tie projekti paliek lielāki. Jā, tas izskatās šādi, vizuālā skriptēšana. Es mēģināšu atvēst. Jā, pa lielam ir iespēja nevis tā kā rakstīt kodu, bet bīdīt tādus lucīšus loģiskos kopā. Forši. Jā. Unity tagad arī ir iespēja, jā. Es neatceros, kā saucās, tas plugins bija kaut kāds. Viņiem arī ir jāražo skriptings. Tā. Bet tā priekš virtuālās realitātes ir ļoti specifiski, vai ne? Tur ir vajag specifiskus rīkus likt priekšā. Priekš virtuālās realitātes? Jā. Hokejs slido. Ok, tātad, jā, mums ir... Labi, īstenībā par to, kas šeit notika. Tātad, šitien mums ir klase, kas ir viens koda fails. Šo mēs pievienojam tam mūsu spēlētājiem, mūsu hokejistam. Un tas, ko viņš dara, kad viņš katru kadru 60 reizes sekundē viņš izpilda šito te mazo uzdevumu. Man radās ideja, varbūt šaibas vietā un pīlu uztaisīt. Jā, sure. Jā, un tad viņš nolasa attiecīgi kādu pogu mēs nospiežam un pieliek to spēku tam hokejista objektam. Un tāpēc viņš kustās. Ja es nospiežu uz augšu leju, viņš iet uz augšu leju. Un ja es nospiežu pa labi pa kreisi, viņš iet pa labi pa kreisi. Diezgan skaidri. Mums, protams, ir nelielas problēmas šobrīd, kā jūs redzat, viņš iziet caur sienām, bet to mēs salabosim, līdzīgi kā mēs darījām priekš ripas. Mums ir jāpieliek objekts, kas var sadurties ar citiem objektiem. Tā, viņai vajag Tā, ja jūs gribat, lai es kaut ko uztaisu vizuāli, arī paši, tad sakat mierīgi. Tas, ko mums vajadzētu redzēt, ka mums ir hokejists, kurš māk ietriekties sienā un viņš māk pagrūst ripu. Diemžēl viņš māk arī rotēt, ko mēs, man liekas, šajā kontekstā negribam. Un vēl man nepatīk, ka tā ripa ir tik smaga, ka viņam ir tik grūti viņu pagrūst. Tāpēc es uztaisīšu, lai viņa ir vieglāka. Kā ir pareizi, ripa vai šaiba? Ripa. Šaiba. Ko? Ripa. Šaiba no krievu valodas. Ok, mums ir... Es nezināju, es neprotams. Mums ir ripa, mums ir hokejists, bet mums ir vēl viena neliela problēma, ka man, tas ir pamatā, ka man nepatīk. Es gribētu, ka viņi atcitās no tiem bordiem. Tātad mums ir arī ripa arī. Un tam man ir jāizveido vienkārši fizikas materiāls. Kā jāzina, cik daudz matemātika vajag zināt? Jo tu visu laiku piemini fiziku. Jā, jo mēs vienkārši šobrīd veidojam tos fizikas elementus. No matemātikas, protams, parastā tā kā no aritmētika mums jāmāk saskaitīt lietas, vektoru matemātika, lai saprastu, kā tie spēki darbojās un kā ar viņiem apieties. Tad ir algoritmu teorija, kas man liekas nav tik, kas nav gluži matemātika, bet ir matemātiskā loģika, kas arī ir svarīgi. Un vēl ir mazliet specifiskā tenzoru matemātika, kas ir saistīta ar rotācijām, kas ir diezgan ļoti sarežģīta, tā ir tikai nedaudz pieskarās. Un matricas, protams, arī. Tā kā, pietiekami daudz, un tas ir svarīgi.
Bet man liekas, ka vēl svarīgāk ir tā, savā ziņā tā loģika, tīpaši, kas strukturē to visu. Un vēl, saprast algoritmu sarežģītību, kas arī ir, matemātikas virziens. Tā. Ok, tad es izveidoju jaunu materiālu, lai mums būtu citādākas sadursmes. Kur viņš man ir? Tūlīt es atradīšu. Kaut kā šādi. Šis tas, kas meklēju. Es lieku. Ko tu uztaisīji? Pastīju. Nice! Ok, tu man atsūti šitos, tas viņam mēģināt ielikt. Es jau ieliku iekšā. Ok, tas ir tīgāts. Ekrānu es... Ok. Es kamēr tu paralēli, bet es arī taisu. Ok, super. Un tagad mums ir ripa, kas atlas no sienām. Tā, labi. Tagad, ko es izdarīšu, ir es ievietošu jaunos grafikus, ko Jānis mums sagatavojas. Tā. Kādā krāsā mums background taisīsim? Šādi. Melnu, domā? Labi, melnu. Bet melnu. Nevar izlasīt tekstu. Jā. Tad man balsts sarkanu. Sarkanu. Tās kaut ķivers pazemēt. Ok. Es varu uztaisīt. Uztaisīsim kaut šādu. Bet tās kaut tumšs pārāk, ne? Ledus pareizi. Es zinu, ka ledus. Tā. Mēs varam... Es varu pielikt, jā. Es biju iedomājies, ka tagad tas ir skats no augšas. Līdz ar to tādā ziņā, kad, ja tu uztver tā, bet no otras puses, jā, mums tie tēli ir zīmēti it kā no sāna. Bet man liekas, būtu grūtāk to darbību uztvert, ja mums būtu tā kā tā plakana, tā teikt. Pareizi sakot, ne plakana, bet no sāna skatā. Tā, ok, tad es tagad gribu ievilkt iekšā mūsu pretinieku no Dobeles. Es nezinu, kāpēc Dobeles. Ir kaut kāds Aucis un Dobeles bīvs, par ko es nezinu? Nē, mēs esam Dobeles rajonā, es nezinu. Ok. Es nezināju, es tikai gadu dzīvoju. Ok, es nezināju arī. Pirmais, ko es iedomājos. Ok, labi, tad tagad mums ir vēl viens hokejists. Tūlīt. Tā. Šis būs no Dobeles. Es mazliet viņam pabīdīšu šito te. Tev tiesnes arī vajag? Es nezinu, varbūt uztaisīt tā kā, vārds man vajag. Vārdus? Vārtus, kur mums iesistās. Kā izskatās hokeja vārds? Ok. Wow. Kaut kas mums ir, bet tas nav īsti tas, ko es gribu. Es viņus abus kontrolēju vienlaicīgi. Tā pīls vieklīgi. Jūs gribat, lai tā ripa šitā griežās, vai ne? Jā. Ok, tad to mēs atstāsim. Tas, ko es tagad gribu izdarīt, es gribu uztaisīt katram hokejistam individuāls kontroles, lai var spēlēt viens pret otru. Tikmēr Jānis uztaisīs vārtus. Es pastīšos, kā viņi izskatās sākumā, jā. Jā. Man pārsteigties, kā es taisu? Jā, pārslēdzies. Es tagad brīdi pakudēšu, tā kā jūs varat izdomāt, kādas vārds jūs gribat. Labi, tā. Ok. Kāds mēs gribam apmēram uztaisīt? Viņi jau vienkārši tādu sarkanu, ne? Ok, tad es vienkārši, ko es darīšu. Šeit ir tā kā vektorgrafika, līdz ar to tas nozīmē, mēs šeit zīmējam ar visādiem, teiksim, tā kā figūrām un apakšā tur ir vienkārši formula, kas to visu tā kā aprēķina matemātiski. Beigās tas, ko jūs redzat, protams, ir grafika, bet apakšā tur ir matemātiski, viņš ir aprēķina, kā to figūru uztaisīt, vai ne? Un tad, piemēram, ja mēs gribam vārtus uztaisīt, varbūt, es nezinu, jūs tā kā skolā esat mācījušies par apvienojumiem vai, piemēram, ja mēs tā kā paņemam kvadrātiņu, ieliekam vēl vienu kvadrātiņu. Arī man pele raustās, es atvainojamies. Jā, tā, ieliekam tā kā divus kvadrātus. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam uztaisīt starpību no tiem kvadrātiem, tā kā atņemt no viena un tā kā no otra. Tad mums vārti palielam būs gatavi. Viss, vārti gatavi. Jau? Jā. Jā, es tam nebiju gatavs. Mēs, protams, varam uztaisīt smukākas. Tas, ko es šobrīd daru, es pārrakstu to ievadas loģiku, lai mums varētu būt divi spēlētāji, lai katram varētu ielikt atsevišķas kontroles.
Tūlīt es to pabeigšu, un tad... Bet kādā krāsā Tur mums tas vārds sarkanā mums šodien? sarkan parasti, jā. Sarkan ir, ne? Ok, labi. Droši vien mēs kaut kādu tīklu gribam uztaisīt. Nu, Jāzeps vēl strādāt, mēs uztaisīsim tīklu. Vēl ir tāda iespēja vektora grafikā, ka mēs vienkārši līnijas zīmējam no punkta A līdz punktam B. Un vektors īstenībā tas arī ir vienkārši kaut kas, kas parāda virzienu no A līdz B. Un tad sanāk viena šīta līnija, viņš vienkārši virzienā ir parādīta. Kā no A līdz B aiziet līnija. Bet tā es biezāk uztaisīšu, tā, lai mēs redzam savādāk. Es nezinu, kāpēc mēs viņu neredzam. Mēs vēl līniju, jā. Tā. Vārtiem mānē mēs zonu atsevišķi zīmēsim, tā kā laukumu. Ko tad? Laukumu mēs tā kā atsevišķi uzzīmēsim. Es domāju, ka jā. Jā, nu labi, tad es visas zonas iezīmēšu pēc tam. Kā mēs varam izdarīt? Mēs tagad varam visus tā kā kopā. Tā kā lai saka, selektot, kā ir latviski. Izvēlēties. Vai iezīmēt. Iezīmēt visus kopā. Jā, sanāk, šīs laikam labāk. Tad vienkārši paņemam, nokopējam, un tad mēs visus varam tā arī paņemt un pagriezt. Tā. Tad vārti tā kā gatavi, uztaisīsim īsākus. Profesionāli vienkārši. Mēs nemācētu uzzīmēt labāk. Tā. Ok, paskatīsimies, vai man izdevās. Tā mēs droši vien, nezinu, vārtiem kaut kā šādi varbūt iet, ne? Tad mēs varam bišķiņ viņu tā kā samazināt. Uztaisīsim šito visu, mēs ieliksim vienā grupā. Man otrādāk. Tas ir Ctrl+G. Starp citu, jūs varat zīmēt arī kādu programmu spēlēm, nav obligāti jāizmanto šī. Jūs varat paņemt, es nezinu, ir pa brīvi ir Gimpus, mums šeit arī skolās Gimpu varbūt dažreiz māc izmantot. Photoshops tas pats arī dara, te kādu programmu, ko var zīmēt. Galvenais ir caurspīdīgi tā kā to fonu viņam uztaisīt un PNG formātā saglabāt. Tā, Jāni, kāds ir iegūms? Pirmkārt, ir tikai vektora grafika vai arī ir citi veidi? Nē, ir rasta grafika, ir 3D grafika. Un ar ko viņi ir labāki? Rastra grafika, pa lielam visās spēlēs, kad tu redzi uz ekrāna kaut ko, tā ir rastra grafika. Tie ir pikseļi, ko tu redzi ekrānā. Tagad es skatos, tie ir pikseļi. Okay. Tā kā jebkura grafika, kaut vai tā ir vektora grafika, viņa tiek konvertēta pikseļos. Ar ko vektora grafika ir labāka par rastra grafiku, par pikseļu grafiku? Ir tas, ka vektora grafiku tu vari tikai jebkādā izmērā, bezgalīgi viņu izstiept, un viņa nekad nezaudēs kvalitāti. Viņa vienmēr būs tā kā kvalitāte, kvalitatīva. Bet tiklīdz tu pārvērt visu pikseļos, te pikseļus tagad, ja kvadrātiņi sāk staipīties, viņi paliek miglaini un nesaprotami. Jāni? Jā. Mēs varam spēlēt. Mēs varam spēlēt? Okay, tu varbūt kāds var atnākt, paspēlēt. Mums vēl nav mērķis, bet uzliec manai. Jā. Atpakaļ cilvēki jau redz? Jā, tuvāk redz. Anyways, mums tagad ir divi, mēs varam sacensties. Kāds paspēlēt? Mums vēl nav īsti mērķis, bet mums ir katram savs stāsts šobrīd. Tā kā ir reāli progress. Šobrīd es ar abiem. Ok, dod pamēģināt uz dobeli. Nekā nebija. Jā, mums vajadzēs vārdus uztaisīt arī, kas ir nākamais uzdevums, bet šobrīd mēs varam sacensties. Man liekas, ka es it kā iesitu tikko. Jā. Ja mēs pieņemam tā kā mazo versiju. Oh God. Nē, ir tomēr to dobeli, tomēr viens vārds iesit. Ok. Nē. Tā pīla ir dod. Viņi visi slidēm tā pīla tomēr uz ledus. Nu, makes sense. Ok. Man liekas, tas iemācījos tā kā abjuzot fiziku un tā kā viņa aizspiest vienkārši uz priekšu. Ok, tad īsumā mums ir spēle. Viņi ir kaut cik interesanti, mēs varam paņemt ievadu no spēlētājiem, mēs varam ielikt grafikus. Jā, un tad nākamais, ko es gribu uztaisīt, ir, lai mums būtu reāli vārti un lai mēs varētu skaitīt tos punktus, nevis tikai skaitīt galvā. Ok, skait vārds. Tā es eksportēju ārā. Jā, tātad no koda viedokļa tas, ko es... Tātad no koda viedokļa tas, ko es izmainīju, ir, kad mēs joprojām nolasam ievadi ar dažādām pogām, bet tagad tā pogas vērtība ir mainīgais. Līdz ar to tas ir kaut kāds cipars, ko mēs ārpusē nodefinējam. Un tas man atļauj izdarīt to, ka, lai arī mums ir tas pats kods abiem spēlētājiem, katram no viņiem ir... Jā, katram no viņiem var ielikt savas pogas. Teiksim, šim ir bultiņas un šim ir WASD.
Tātad nākamais, ko es darīšu, ir es ielikšu vārtus. Laukums, kā izskatās hokeja laukums. Kā man šo izmantot? To kā tu gribi. Ok, labi, to es brīdži izdomāšu. Jā, sākumā ielikt, ja gribi. Es skatos, kā vispār izskatās hokeja laukums. Vai šis ir hokeja laukums? Teorētiski mēs jau varētu vienkārši to pildi paņemt un izmantot, bet mēs gribam uzzīmēt paši savu. Mēs droši vien gribam centrā kaut kādu logo ielikt, vai ne? Jā, kādu logo mēs ieliksim centrā? Ir kaut kādi ieteikumi? Nav vispār? Ok. Kas sponsorē? Parasti Škoda sponsorē, bet mums, nezinu, vai mums latviešiem ir kaut kāda sava autofirma? Tas laikam nav. Latvijas dzelzceļš. Latvijas dzelzceļš? Bet šeit viņi kopīrais būs mūsu. Nu, it's fine. Ok, mums ir vārti. Tā. Uzliksim kaut ko interesantāku. Kāds ir jūsu mīļākais mūteņvaronis? Nu, ko jūs tagad mūteņvaronis skatāties? Klaudi? Nedzirdēji? Savādāk es likšu Bluey. Ko tu liks? Bluey, man meitas skatās Bluey. Ok. Ļoti patīk Bluey's. Ieliksim pa vidu. Sponsorēs mūsu hokeja laukumu Bluey's. Vienkārši. Starp citu, Bluey's izskatās, ka ir taisīts 3D grafikā. Un pēc tam animācija ir uztaisīta uz renderu. Tā. Mēs liekam iekšā Bluey, tad to mēs vēlāk izmantosim. Es te varu, piemēram, es visu tāds references savācu, ko es gribu izmantot. Es vienkārši viņus nolieku maliņā. Un, piemēram, tagad es taisīšu jaunu kvadrātu priekš hokeja laukumu, kur es strādāšu. Piemēram, jums vajag atgriezties atpakaļ, ka hokejistam es te varu. Un jūs varbūt redzējāt, ka es visu katru no viņiem pilnīgi atsevišķi eksportēju. Lai tad Jāzeps tur tālāk var strādāt ar katru no tiem objektiem atsevišķi. Un tagad dzīvē, hokejists ir atsevišķi no ripas un vārti ir atsevišķi, tad lai viņš var salikt tur, kur viņš grib spēlēt par šādu. Tad pašam laukumam, mēs arī, kā mēs sameklējām laukumu, es paņemšu tāpat tās. Var redzēt, šis ir, ko es teicu, par grafiku, kad, piemēram, pixeļu grafikā var redzēt, ka tuvinot tālāk, redzēt, viņš tāds, neizskatās labi, vai ne? Piemēram, bet ja mēs aizējam uz vektoru grafiku, mēs varam tuvināt, cik tuvu mēs gribam. Viss izstās lieliski. Izņemot šis te, jo tas attēls jau bija pixeļu grafikā. Bet šeit, piemēram, līnija, viņa ir tā kā taisna līnija vienkārši. Bet viss, kas ir tas kā pixeļu grafikā vai rastra grafikā, viss ir tāds tā kā pixeļains. Tā kā agrāk, kad Super Mario pirmais tas bija taisīts pixeļu grafikā, tad viņš izskatās kvadrātains, jā. Jo katrs piksels ir kvadrātiņš. Jā. Labi, aiziet, taisam beidzot laukumu. Tā, liekam iekšā, mēs viņu... Un bieži vien kā dara, tā ir tā kā es tev, piemēram, ielieku kaut kādu attēlu, kas ir pixeļu grafikā, pēc tam viņam pārzīmē pāri bieži vien tā kā vektoru grafikā, lai var uztaisīt, varbūt jūs redzat, ka braucot tās lielās milzīgās reklāmas. Viņas parasti uztaisa vektoru grafikā, un lai var uzprintēt tiem milzīgiem plakātiem, lai labi izskatās, lai nav tāds izplūdes. Tad bieži vien tev atsūta kaut kādu logo, kas ir pixeļots, un tad vajag pārzīmēt pāri viņam. Ok. Labi, es aiziešu uz tā veikalā, tad tur ir interesantāk. Tā. Es nezinu, cik mēs precīzi to laukumu zīmēsim, bet mēģināsim plus mīnus uzzīmēt, tā kā līdzīgi, lai viņš ir. Mēs tā kā pārzīmējam. Wow, perfekti. Es negaidīju. Būs tik perfekti. Tā, aiziet. Cauri. Klašam kīmēt. Nē, mana tēla nestrādā. Nē. Es izslēgšu tēlu. Es ir kā viņu uzbādēju, bet viņiem nepatīk strādāt. Ja man tēla nestrādās, mums nebūs hokeja laukums. Aiziet. Nevar. Cīnos ar tēlu.
Ok, tā, tad Okay, pārbaudīsim, vai mums sanāca. Taisīsim jaunu reizi. Ok. Šito man būs jāatslabo. Uztaisīsim caurspīdīgi, tā, lai mēs redzam, kas apakšā notiek. Es domāju, plus mīnus ir tā. Kas tad? Tā, viens. Tad sarkanā krāsā mums vajag. Mīnus nevajag vispār. O. Uztaisīsim plānāku bišķiņu. Tā. Tā mēs vienkārši darīsim, mēs vienkārši nokopēsim abus divus. Super. Ok, tā. Tikmēr, man jau ir redz. Jā, So, tev redz, viss tas, kārtībā. ko esmu uztaisījis, ir, kad mums ir vārti. Jūs zinājāt, visi pieci ir viņi vienādi. Visi tie pieci apļi ir vienādi. Es nezināju. Un mēs varam reģistrēt attiecīgi vārtus, kad ir iesists. Te apakšā var redzēt, man printējās rezultāts. Es ceru, ka jūs varat izlasīt. Un tas, ko es uzrakstīju, ir, ka tā ripa atnāk uz laukuma centru, ja tiek iesists. Ok, tā, Tad nākamais. to es uztaisīju to jau spēli, gatavu. Jā, tas nākamais, ko es gribētu, ir rezultātu skaitīšana. Un tad mēs varēsim domāt, ko mēs vēl gribam pievienot. Ok. Tā, īsumā, kā tas strādā, mums ir atkal jauns koda gabals. Šeit, kurš reģistrē sadursmes, šeit viņš reģistrē sadursmi, viņš ieraksta objekta attiecīgi šo te tag parametru, un ja tas ir ripas tags, tad viņš palielina rezultātu. Un šeit viņš skaita rezultātu, un šeit viņš atliek apakaļ to ripu vietā, un šeit viņš uzliek, lai tās ripas ātrums būtu 0, lai viņi atkal neieskrien uzreiz vārtos. Tā, ok. Kas mums vēl ir vajadzīgs? Mums ir vieni vārti, mums vajag otrus vārtus sakārtot. Uzstāvries apkārt, jā. To izmantot vienu pašu. Tad citu viņš var grozīt tā, kā viņi grib. Jep. Man nav jātais divu vārtu. Es varu grozīt katru atsevišķu elementu. Un tagad, kas man vēl ir palicis, es gribu, lai katrs vārds reģistrē savu rezultātu. Tā, pārsauksim šo. Kā tā ir draudzīga spēle, kam mums vajag rezultātu? Tāpat, man liekas, ir interesantāk, ja zini, kas notiek. Vajag sacensības. Nu, labi. Tā, es domāju, ka noteikti. Man būs tā, es uzzīmēšu vienu, tad vienkārši visu pārkopēšu. Ok, tā, tad viņš māks skaitīt rezultātu. Tagad es uz katriem vārtiem uzlikšu rezultātu skaitītājiem. Pārvietot, kāpēc man viņš neļauj pārvietot? Viss kārtībā. Tā, te mums būs teksts. Ieliksim, es nezinu, 10. Viņš ir otrādā. Ja tie vārti ir pagriezti, skaidrs. Viss notiek. Tā, ieliksim mazliet mazāku. Šito arī krietni mazāku. Ko nozīmē vispār? Kaut kādas zonas te ir. Te ir kaut kādas zilās līnijas. Kas ir zilajā līnijā? Neitrālā zona. No turienes nevar skatīt. Tu nedrīkst vārtos visu no turienes. Kas notiek, ja tomēr iesit? No, man liekas, tas Ok. Ok. Nu, tik sarežģīts noteikums es te neielikšu. Vismaz Man neuzreiz. vienkārši interesēju. Es neesmu ļoti sen hokeju, diemžēl, skatījies. Tā. Es tikai zinu, ka mums bija 3. vieta un mēs dabūjām brīvdienu. Jums patīk, ka mēs dabūjām brīvdienu? Jā, tas bija. Vai ne? Super. Tas bija negaidīti, tā kā viņi pilnīgi nakts vidū paziņoja. Es domāju, ka bērndārzam kaut kas noticies, ka man pateica, ka uz bērndārzu tā kā nevajagot vest bērnu vairāk. Nē, izrādās brīvdienas. Vai šito apliņu nevajadzēja dzēst tā, kāpēc viņi izdzēs? Labi. Ok, tā īsumā es tagad uzrakstīju atsevišķu lauciņu, kur mēs varēsim ievilkt tekstu. Un tad tas teksts atkal katru kadru atjaunosies un ieliks to, cik ir iesistīti tajos vārtos. Un tāpēc mums viņu vajag kā mainīgo, lai mēs varam ielikt to vērtību katriem vārtiem savu. Starp citu, ja jums ir jautājumi, par ko viņš tur programmē, prasat mierīgi.
Ja jums gribās pašiem, es zinu, ka bija tā, ka dažiem gribējās uz telefonu uztaisīt spēli. Tā kā šo pašu programmu arī uz telefonu var taisīt, var uz virtuālās realitāti taisīt, var. Un šeit arī uz konsolēm arī var, bet tur baigi sarežģīt. Jā, telefonu spēles arī drīkst taisīt uz tādu. Un tad pēdējā lieta. Okay, nu tas ir praktiski tas, ko es gribēju uztaisīt. Jā, es to tūlīt atsūtīšu arī. Mums vajag pusāptu uztaisīt. Kā mēs uztaisīsim pusāptu? Es taču negribu zīmēt viņu. Kas tāpat kā iepriekš, vienkārši uztaisīsim starpību no diviem objektiem. Tā. Un mūsu pusāpts gatavs. Tikai vajadzētu kā zilā krāsā pavīd, vai ne? Super. Tā. Mums ir viena vārdsargu zona. Pastāstiet, ko jūs zināt par hokeju, jo es tiešām godīgi neko daudz nezinu. Kas jums šķiet ir foršākais hokeja spēlētājs tagad visu spēlē? Kā? Rubīns. Viņam tā arī ir Rubīns uzvārds. Šilovs, let's fucking go. Kas ir Rubīns? Es nezinu tādu. Zini? Nu, ja man būtu kāda ierīce, kur mēs varētu uzzināt. Nē, es arī neesmu līdz galam lietas kursā. Tas, kurš iesiet pēdējos vārdus. Tas ir Rubīns. Ok, jā, viņš ir labs, jā. Patīk, ka es nezinu. Nē, man vai nu Šilovs vai Daugaviņš. Viņš tomēr bija pelnījis tā kā pēc visu tā laika. Jā, Daugaviņu gan es zinu. Tādā ziņā. Tas ir vecais labais. Man liekas, mums arī ir tāda tradīcija, ka latviešiem ļoti patīk vārdsargi, tā kā ir bija savā laikā. Jā. Ok, bet īsumā tad mums tagad ir reāli, varbūt tur, es nezinu, vēl vajadzētu uzvaras nosacījumus ielikt, bet tas tad būtu pēdējais, vai ne? Jā, es domāju, tu jau var ielikt mierīgi. Ok, tad... Tad tūlīt arī vārdus nosūtīšu. Jā, tad tas būs... Vārdus un laukumu es biju domājis nosūtīšu. Es centos uztaisīt laukumu pēc iespējas tuvāk realitātei, bet redzēsim. Tā, es uztaisīšu. Tā. Gaišāks ir kaut kāds gaišāks. Tā, šis ir. Kas tas par mazo rimbulīti apakšā ir? Šeit šitais te laukumu, kāds zina? Šitam tā. Izspēles? Kad ir tie iemetieni? Arī no sāna? Ir tā kā atkarībā, kur notika tas pārkāpums vai tā epizode, ka vajag iemetienu, viņi izvēlās tuvāko to punktu, no kura var sākt. Kāpēc otrā pusē nav? Es nezinu. Sanāk, ka noteikti pa vidu vienmēr būs vienā pusē. Nu labi. Tā, uztaisīsies vēl vienu pusāptu. Man baigi patīk tā metode vienkārši atņemt no viena. No kvadrātiņa atņemt aplīti. Jums skolā starp citu šo arī mācījos. Es skolā maz mācījos, diemžēl, tāpēc man vajadzēja visu šito iemācīties no jauna, kad es pieaugu. Tāpēc iemācīties skolā vienkārši. Tas ir mans ieteikums. Tā. Šito man nevajag, man vajag līnijas ar. Tā. Mums jau laukums diezgan skaisti. Mums ieliksim pa vidu būju. Un viss būs baigi labi. Tā. Apgriezīsim otrādāk. Jā, starp citu, ja jums rodās, varbūt jums radīsies jautājumi vēlāk. Jūs droši varat mūs atrast info@gamedev.lv un vienkārši uzrakstīt mums e-pastu. Vai palūgt mammai, tētim uzrakstīt. Kā pašiem gribās, protams. Tā. Kā mēs šito izdarīsim? Es uztaisīšu laukumu pašu caurspīdīgu, labi, Jāzef? Jā, mans pēc. Jā, tad apakšā tu ledus krāsu izvēlēsies tu. Jā, es tāpat viņu liktu apakšā. Ok, tad notestēsim šo funkciju. Mums vajag tā rotācija, mums bišķiņi sagriezās. 3 vārti. Nē, rotācija viss kārtībā. Šitais sagriezās. Ok, un tas, ko es gribētu redzēt, ir, ja es iestīšu 3 vārtus. Ok. Tas strādā, bet diemžēl nepareizā komanda uzvarēja. Kāpēc ne? Kur uzvarēja? Vajadzēja būt otrādāk. Tas ir, ka man ir... Vajadzēja, lai Alts uzvar. Es tev piekrītu, jā. Es pamatā spēlēju kā Alts. Pareizi ir. Ok, tātad īsumā tas, ko es izdarīju, ir šajā blokā, kas mums notiek, ir šis ir, saucās if statements, bet tas ir, ja izpildās šis nosacījums, tad mēs kaut ko darām. Tas ir, diezgan bieži izmantoši tādas lietas kodējot. Un šeit tas, ko mēs uzrakstījām, ir, ja mums ir vairāk vārti iesisti nekā mūsu mērķa rezultāts,
Tad mēs ieslēgsim šo tekstu, kas pasaka, kurš ir uzvarējis. Un atkal, ja tas nav, tad mēs vienkārši iesim tālāk. Kaut kā šitā, vai ne? Un tas ir tas, ko es tagad arī redzu. Iestam 1, 2, 3 Man un Alts uzvar. Jēj! Tā kā līdz ar to pamatā tā ir tā spēle, un, protams, mēs varētu vēl visu kaut ko pielikt klāt, kaut kādas vairāk animācijas vai vēl nezinu ko. Bet tā ir tā pamata ideja. Labi, tad ieliksim šo Jāni tavu laukumu, ja? Tūlītās. Aha, Jo taisīšu lielāku. Jo tad praktiski jau ir. Jā, sanāk. Šitā gribam, vai ne? Nā, man liekas, ok. Jā, mums te kaut kas... to līniju pa vidu nevajag, vai ne? Neizskatās smuki. Neizsasmu. Jā, tūlītās mēs vienkārši viņas aizmugurē aizsūtīsim bišķi. Šitā. Ideāli, vai ne? Man patīk. Ok, tad, jā, ieliec mapītā. Jā, paņem. Tagad es, ko es darīšu, es visu tā kā iezīmēju. Es viņu atkal eksportēju atsevišķi. Nē, es kaut ko nepareizi izdarīju. Es izdarīju tā, ka man vajag tikai iezīmēt to eksportēt. Šeit man ir jāizvēlas katru reizi, ka es gribu tikai iezīmēt to eksportēt. Tad man ir laukums, PNG. Mēs pārrakstīsim veco bez blūžības, tādu vairs nevajag. Tā, un tagad mēs nosūtīsim Jāzepam, lai ieliek mums foršajā spēlē visus. Tā, laukums. Un būs mums laukums gatavs, tā. Un aiziet laukums iet priekšā. Tas ir palēnam viss, kas tev bija vajadzīgs, ne? Jā. Jā, te ir jautājums jums, ko jūs gribētu izmainīt, varbūt, vai savādāk kaut ko uztaisīt? Varbūt paši gribat patnāk pamēģināt uztaisīt? Nē? Negribās? Labi. Bet ja jūs man varat pateikt, ko varbūt jūs gribat redzēt? Varbūt šaibas vietā nevis pīli, bet varbūt kaut ko citu es varu uztaisīt. Varam arī komandas krāsas pamēģināt, ja gribās. Nē, ja negribās neko, tad negribās. Skatījā. Ok. Varbūt nākamajā reizē uztaisam, lai citu tieši spēlēt. Jā, mierīgi. Tas ar lidojošu šķīvītu. Ok, tā, labi, es ielikšu laukumu. Jā. Tā, reklāmas laukums. Lidojošu šķīvītu mēs uztaisīsim. Un es viņu atkal tieši tādā pašā veidā ievelku iekšā. Saišana. Laukums. Okay. Un ievelkam iekšā, un viņš ir mazliet pa lielu, bet tas nekas. Tā. Darīsim tā. Šitos mēs Un es gribu, lai viņš ir visam aizmugurē, līdz ar to es izdaru tā. Ok. Tā, kā tas viss kopā diezgan raibi, ne? Raibi izskatās? Pasties, vai ne? Vajadzētu būt baltu. Ko vajadzētu baltu? Varam Jā, pamēģināt. ok, varam pamēģināt. Man liekas, tas palīdzētu. Tīklu neredzēs, bet tas nekas. Pamēģināsim. Tu viņas iekrāsojas mazliet rozā. Mazliet rozā. Zinu, es sapratu, kur ir tā problēma. Mani vārti nesakrīt ar laukuma vārtiem. Tā kā maziņi. Tā lielāk laukuma. Mums laikam vajadzēs Arī mazliet mazāks mazākus. spēlētājs. Jā, to visu var izdarīt. Tu jau vari uztaisīt, ka katrs kontrolē visus 5. Nu, tas būtu diezgan haotiski. Mēs varētu pamēģināt arī tādu modeli, jā. Ok, tad es pamēģināšu mazliet mazākus mūsu hokejistus. 0,4, teiksim. Es ceru, ka viņi nepazudīs. Vārtus arī attiecīgi mazākus. Arī pamēģināsim 0,4, 0,4. Un, kā jūs redzat, es visus elementus vienkārši varu pārvietot pa šo mūsu telpu. Tā. Jā, es tūlīt arī ripu salabošu. Tā ripa ir ļoti pa liela, man liekas. Bišķiņi ir maigi teikt. Uzstājas mazāk. Ok, tad mēs samazināsim mūsu ripu. Tu jau man nepateici izmērus. Ok. Tā. Ok, un tie borti būtu smukāki, ja viņi būtu, protams, apaļi. Bet tas būtu samērā darbietilpīgi viņus pārtaisīt. Pamēģināsim, kā ir tagad. Tā. Ok. Labi, es varu pārvietot savu spēlētājus. Man ir grūtāk iesist. Un man mazliet... Un es iesistu savos vārtos, jo esmu tā kā... Tad interesantāk tieši.
pasaules līmeņa spēlētājs. Mēs, bet īsumā strādā. Man liekas, ka te ir mazliet problēma ar lasāmību. Man liekas, ka šo vārtu tekstu vajag mazliet lielāku un melnu, lai mums būtu labāks kontrasts ar mūsu balto laukumu. Praktiski ir tā, man liekas, kad trāpa tam vārtu kluciņu. Jā. Tā teikt, vienalga no kuras puses Jā. būs iekšā. Jā, tev ir taisnība. Mēs to varētu salabot. Tas, ko es varētu darīt, ir, ja mēs ieskatāmies, šis zaļais ir tas, kur tev vajag trāpīt, lai reģistrētu vārtus. Es viņu samazināšu, lai viņš labāk atbilst tam līnijām. Es tev ieliku alternatīvu. Paldies. Ripu, ja tev gribās. Jūs gribat jaunu ripu vai šitā laba ripa? Šitā. Šitā ir laba. Labi. Un tagad tas, ko es izdarīšu, es tāpat kā mēs laukumu izveidojām no šiem elementiem, tāpat es izveidošu riņķī kastīti mūsu vārtiem, kas attiecīgi neļaus mums iesist no aizmugures. Jo, tev ir taisnība, ka īstajā dzīvē nav tā, ka tur piestot no aizmugures un vienkārši ieķiksēt iekšā. Tas galīgi nav realistiski. Kā nav? Forši. Tātad mums ir vieni vārti labi, bet man vajag arī otrus uzlabot. Līdz ar to es ņemšu šo elementu, aizvilkšu viņu uz otru pusi, apmetīsim viņu riņķī. Ir dažādas metodas, kā to darīt. Man šis likās visvienkāršāk. Es vienkārši tā teikt, izmainīju viņam to izmēru. Un man būs jāizdara tas pats ar šo. Un tagad mums teksts ir tā. Un tagad vajadzētu būt tas, ka es nevaru iesist no aizmugures. Un te ir viena problēma. Jo šis ir dobele uz... šis būs alts uzvar. Ļoti labi. Ļoti labi. Un tagad mums ir 2 spēlētāji. Es tur iesistu tikai no priekšas. Viņi jūtās pat ļoti haotiski. Super, ideāli. Man ir diezgan interesanti. Jā. Es gribu pamēģināt, kas būs, ja mums būs vairāk spēlētāji. Man tas liekas interesanti. Jā, un arī. Tā kā paņemsim... Tu viņus visus kustinās kā grupu. Jā, un tas varētu būt ļoti haotiski un mazliet muļķīgi. Tāpēc tu spēles ir interesanti. Kur mums viņi iet kā grupa, bet viņi mazliet sajiet čupā. Izstāst, man šeit arī pārējās. Nē, izskatās diezgan forši. Man kā prasītos vairāk kontrasts. Jā. Un es varu izgrūstīt pretinieks. Tā kā kopumā, man liekas, ir diezgan labi. Jā, varbūt gribat uzspēlēt. Jā, kāds grib pamēģināt? Droši vai pie Jāzepa datoru atnāk uzspēlēt. Tā, ne? Negrib? Jo, man vajag pretinieks. Vajag pretinieks. Tā, atnāc. Tā. Ja tu viņam problēmā gribēs, lai viss ir. Labi. Tu gribi būt alts vai dobeli? Alts, protams. Tā, labi, tad sēdies. Tu kontrolē ar šitām pogām? Kur tu kontrolē savas 3? Maksimāliz, ne? Jā, pagaidi. Izdarīsim vēl vienu lietu. Kur ir maksimāliz? Nē, es gribu uzlikt tā, lai viņš pa visu ekrānu. Maksimāliz. Forši. Tagad viņš būs pa visu ekrānu. Jā. Mēs spēlējam līdz 3 vārtiem. Dievs, viņa ir tik ātra. Viņš ir tik traks. Un jā, tas, ka viņš ok. Jā, tāpēc šitā būtu tagad tā balansēšanas daļa, jo, teiksim, mans secinājums būtu, ka varbūt tie vārti ir pa mazu, jo šobrīd ir grūti iesist. Mēs to ļoti viegli varēsim izlabot. Ir ļoti grūti, es piekrītu. Bet mēs to varam, varbūt noregulēsim tos vārdus ātri. Tā. Jā, vajag 100% lielāk. Tad pastiepsim šādi te. 2 reizes lielāks. Šitas jau varētu darīt. Varētu darīt. Un tā arī ir ļoti svarīga daļa no spēļu izstrādes, ka tu reāli viņu mēģini spēlēt. Es salabošu vēl vienu sīkumu šeit. Lai tas rezultātu teksts izskatītos, viņš nebūtu nepatīkami izstiepts. Tagad ir labi. Tagad mēs mēģināsim vēlreiz ar lielākiem vārtiem. Viņi ir tikpat ātrie? Spēlētāji? Jā. Jā, mums ir vienādi ātri spēlētāji abiem. Teorētiski, ņemot vērā, ka mēs izmantojam mainīgos, mēs varētu pilnīgi katram spēlētājiem iedot citu ātrumu, kas man arī liekas būt, jūs tā kā grupa viņu vedat. Es dabūju viens. Tagad ripa ir apakaļ. Kas? Tā nedrīkst. Kā?
Tā, dobeli nevar. Nē, ok. Ok, tev ir jāiesit, tev ir jāiestāv valsts, tā kā. Ok, 2-1. Tā. Ok. Jā, bet tev bija ļoti laba ideja, ka nevar pa aizmuguri iesist. Jo tagad ir, man liekas, daudz interesantāk un realistiskāk, ka var izspēlēt pa aizmuguri. Kur var spēlēt? Tā, Rīta, man liekas. Dobeli uzvarēja. Attiecīgi, Jā. esmu uzlicis virs vārtiem skaitli. Šeit var redzēt, ka viņa vārtiem, virs maniem vārtiem bija 3 un virs tiem bija 1. Varbūt vajadzētu otrādāk, varbūt tev ir taisnība, ka būtu skaidrāk tad. Tā sanāk. Šeit ir laikam tavi vārti, ja? Es citu uz tiem, tev ir taisnība, viņus vajadzētu vajag otrādāk. otrādāk. Tas ir labs ieteikums. To arī ir viegli izdarīt, jo mēs sataisījām tos mainīgos. Un tas nozīmē, ka es varu vienkārši paņemt un ievilkt to elementu no šejienes uz šejieni. Un tagad tas, ko es sagaidītu, ir, ka, ja es iestīšu ar savu dobels komandu, ja es iestīšu ar dobeli, tad parādās uz maniem vārtiem, kas ir pareizi. Tas bija ļoti labs ieteikums. Ok, ir vēl kaut kādas lietas, ko man vajadzētu šeit salabot? Vai pievienot, kā jums liekas? Ok, tas, ko es gribu pamēģināt, ir, kas būtu, ja mums tie spēlētāji nebūtu tik vienādi. Ka mums būtu ātrāk un lēnāk hokejs. Man liekas, tas ir arī, savā ziņā realistiskāk. Jā, ka viņi atšķirās. Ka, teiksim, ja mēs šo uzskatītu par uzbrucēju, viņš būs visātrākais, iedosim viņam ātrāk, labi, varbūt, lai viņš paliek, iedosim viņam 12. Pārējos lēnāks, Jā, un pārējie būs lēnāki. Lai ir godīgi. Labi, ok, es saprotu, ka lai dobele ir lēnāka, lai dobeliešiem ir grūtāk. Kā domā, cik grūti būtu uztaisīt vārtus? Tur mums būtu jāizdomā, kāds būtu viņam kontrols attiecīgi. Varbūt, lai viņš iet no augšas uz leju vienkārši visu laiku. Kad cita poga, varētu vienkārši. būt arī automātisks vārtsargs. Jā, automātiskais. Ok, jā, tagad mēs redzam, ka katrs hokejs pārvietojas ar savu ātrumu. Un otrs, ko mēs redzam, ka daudzieši ir labāki un sportiskāki, kas arī ir prieks. Ok. Jā, mums taču ārā trenažieri, tāpat tās visas. Ok, labi. Tātad, jā, bet kāpēc dobeli joprojām uzvar daudz? Ok, labi, lai jau tiek. Un pēdējie vārti. Ok, kopumā tie ir labi strādā. Jā, es nezinu, tas bija pamatā tas, ko mēs gribējām izdarīt. Jā, paldies, ka skatījāties. Es nezinu, ja kāds vēl grib uzspēlēt. Droši nāciet Jā. spēlēt. Spēle arī būs pieejama internetā, vai ne? Jā, mēs ieliksim tādā, tas ir tā nākamā daļa. Parasti, kad tas projekts ir gatavs, viņu ir jāpublicē, viņu ir jāparāda cilvēkiem. Un ir dažādas platformas, ir Steam vai App Store telefonos, vai ir tāds itch.io, kurā ir viegli ielikt tās lietas, kurš ir bezmaksas un kur cilvēki diezgan daudz ko redz. Tā kā šeit var redzēt, ir daudz dažādi projekti, kurus ļoti bieži uzreiz var uzspēlēt internetā. Un tādā pašā veidā mēs ievietosim arī šo spēli, lai viņu var uzspēlēt. Jā. Un tad, kad būs pieejama, droši vien sekojot līdz sociālajos tīklos, kājām gaisā ieliksim tur. Labi, ok, es nespēlēšu kaut kādas mistiskas spēles šobrīd, bet idejas ir pilnas ar spēlēm, kuras ir ļoti pieejamas un kuras pat nav jānovelk. Tā kā, jā, tāpat var ielikt arī šo projektu. Jā, ja mājās uz dators varēsiet uzspēlēt. Bet jūs arī varat tagad uzreiz datorā uzspēlēt. Jā. Un varbūt, es nezinu, ir kaut kādi ieteikumi vai īsumā jautājumi, vai vienalga, kas, ko jūs gribētu uzzināt. Varbūt kaut ko pamainīt, teiksim, es nezinu, uztaisīt 5 spēlētājus. Tas jau būtu par daudz. Šim laukam, man būtu par daudz. Cik hokejā katram ir? Tur gan ir 5 un vārtsargs. Jā, 5 un vārtsargs 6. Varbūt arī 6, man šeit vārtsargs viņam. Jā, tas ir jau... Vai var spēlēt visu spēli bez vārds? Tu drīksti, bet vienkārši tas nav ļoti laba ideja. Šis ir tā kā tāds pagalma hokejs, man šeit vairāk, ne? 3-3 spēlē. Tas ir vairāk stopus, jā. Par cik jūs outside dzīvojat, vai ne visi? Tur uz hokeju spēlē uz tā dīķa vai nespēlē zemē? Spēlē? Es neesmu izdarījis vienkārši. Viņš arī dabū aizsavu, tā kļūt, lai varētu paspēlēt, ja? Parasti viņš tas notis nav daudz pagaidām. Parasti nesasauc. Viņš ir grūti. Un tad jau nav labs.
Ok. Jā, tad tuvākā vieta, laikam, uz Jelgavu, ne, bet Ozolniekos ir tuvākā vieta, kur var aizbraukt tā kā uz halli. Jelgava arī halli. Jūs varat satrenēties tā kā simulātorā. Kāpēc pīli uztaisīt māli? Vai varētu redzēt, ja? Es gribu, lai viņai būtu ēna. Tā ir nīnza pīla. Es gribu, lai... Es gribu, lai mūsu pīlē ir ēna. Ja man likās viena no problēmām, ko es identificēju, Jā, vai nevar saskatīt. ka viņi bija samērā grūti redzēt. Man liekas, ka tā ēna palīdzēs viņam labāk ieraudzīt. Jā. Bišķīt! Ir jēga, nav jēga? Ir. Ok, un tā otra... Daudz labāk redz. Un tā, Man patīk tas efekts, viņš izskatās, ka lidot tiešām virs. un tā otra lieta, ko man prasītos, ir varbūt bišķīt pielabot uz stūrīšus. Es esmu jau aizrāvies ar šito visu, bet... Var uztaisīt arī šeit. Ok, bet nu tas bija... Labi, jā, es nezinu, izspēlējam vienu raundu viens pret otru, lai noslēgtu. Vai. Ok, tu būsi AOC? Protams, es būšu. Ok, tu esi otrā pusē. Jūs tikai neko neredzēs. Kā tu neredzēsi? Tā, es apsēdīšos tad. Tā, ar vazdu, ja? Jep. Ok. Nē. Nekā nebija. Tas neskaitās savu Tā vārdu. neskaitās. Pasties rezultātu. Tas neskaitās. Pasties rezultātu. Tas bija savi vārdi, neskaitās. Nevienu tas neuztrauc. Ok. Kur ir tiesnesis, kad viņu vajag? Mēs vēl neuztaisījām. Nē! Jā! Ok. Pēdējā vārds. Nē, nekā, jā, man pēdējā vārds. Jā, Nē, šākā tā šī ir pēdējā, vai kuras iesist. Nē. Nedrīkst. Tagad mēs šī neiestāsim par stūri visu laiku. Tā drīkst. Jā, nedrīkst. Nē, nu, Jāni, tev jāizstāv savs pilsētas gods, ko lai Jā, saka. kukuļot tiesnesis, es domāju. Nē. Ak, nē, tu pats man Es viņu izglābi mans vārds. neredzēju. Viņš ir aizgājis aizmugurē, neskaitās. Skatās. Es uz stūrīšu gribēšu salabot, bet tā ir paša. Nē! Ok, jā. Yes! Arī vēl lielāku punktu skaitu. Jā, protams, tas ir... Jā, es domāju, ka, ja mēs viņu taisītu tālāk, tad mēs ielikt lielāku punktu skaitu vai, lai būtu realistiskāk uz laiku. Bet, nu, šis bija vienkārši. Un arī, nu, man tā kā gribējās, lai mēs paspējam izspēlēt, nevis, ka tas ir tā kā pusstundas garš duels. Tātad, īsumā... Stunda tieši arī pagāja. Jā, 5 stundas laikā spēles taisēt. Jā, tā kā es solīju, tā arī bija. Un, jā, paldies, un mēs esam Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija. Tā kā jums ir interese kaut ko vairāk uzzināt vai piedalīties kaut kādos pasākumos, tad, tā kā Jānis teica, noteikti sazinieties ar mums, atrodiet Discordā vai Facebookā. Jā, YouTube, kas ir ieraksti visi. Tā kā, teiksim, mums Rīgā ir katru mēnesi spēļu izstrādi mākslas runātājiem pastāsta. Un mēs arī ierakstam un ieliekam YouTube. Arī šeit dzīvē jā, var skatīties, pat ierakstīs. Ja jūs netiekat uz Rīgu, jūs varat 7 vakarā katru otro trešdienu. Mēs tā kā liekam iekšā. Katra mēneša otro trešdienu. Jā, katra mēneša Reiz mēnesī. Reiz mēnesī. Bet jā, GameDev.lv vai Latvijas spēļu izstrādātāja asociācija noteikti atrodiet. Un, jā, sekojiet tur pilns, mēs visu tādu dažādu šādu veidu pasākumus rīkojam. Un ja jūs kājām gaisā, jūs festivālam sakojat, mēs tur iepustēsim linku uz spēli. Jūs varat Jā, lai jūs varat uzspēlēt, jā. Jā. Mums teorētiski vēlreiz arī ir, mēs skatīsimies, vai mēs būsim vēlāk šeit vai nē. Jā, iespējams, ka mēs vēlreiz izdarīsim, līdzīgi atkal tas pats pamats, bet cita māksla un citi varbūt tie virzieni, ko mēs uztaisīsim. Tā kā, jā, es to vārdu gribēšu pamēģināt. Jā. Tā jūs varēja atrast Discordā. Tā, Jāni.